Nu, čau visiem! Nu, šodien sāku likt piekaramos griestus klāt. Gribēju padalīties pa kādu konstrukciju, kas ko kā. Tie tā diezgan interesanti, jā. Tie visi paneļi, kā tādi, tie stiprinājumi ir standarta tā kā parastie. Tādi kādi nāk šeit te tā. Jā, nu parasti piekaramie griesti, bet šitien te visi tabā izdomāju uzlikt kaut ko bišķiņ krūtāku. Sanāk tas ideja tāda, ka nav redzamas šīs te līstes un tie paneļi ir viens pie otra klāt. No tā, tur principā pat milimetriņš nav un paliek tāds tā kā maz tāds gropīta. No, kopumā diezgan smuki izskatās. Tie paneļi, to tās parādīšu te principā. Paneļi un šitā te izskatās. Tā, šādi te. Viņa nāk te tādas maliņas ir šeit un šeit, jā. Te viņš tā kā iebīdas iekšā, un tas šitais te vienkārši nolaižas lejā, viņš tā kā ieliekas un uzliek. Virsma ir tāds tā kā labi krāsots reģips, baigi gluds. Vienīgā šaiza ir tāda, ka, principā, ja tu pat nomazgāsi rokas un mēģinās likt viņu klāt, tāpatās tur paliks traipi. Tāpēc, un tā, es tā paņēmu salveti, uzliku, apgriežu tā kā otrādāk, un tad, tikai tā. Vajadzēja paņemt, nopirkt kaut kādus cimdus, baltus jaunus, bet es aizmirstu, un tad ar to salveti atškrēju. Un vēl tur tā interesanti ir tādas starplikas, parādīšu tūlītās. Te nāk tādas, sanāk, uzliekas tās līstas garās, ik pa 60 centimetri. Nav nekādas starplīstas, tās 1,20 m un 60 tas nekas nav. Ir tikai garās nesošās līstas un šitādas te distanceri. Viņi te tā iefiksējas iekšā, tur un tur. Viņi tā kā taisa to, lai tās līstas neietu katru savu pusi, lai te paneļi nekrist ārā. Un pie pašas sienas arī stiprinās. Tur rekomendē viņš ir. Šitāds te arī tas pats. Te vienkārši iegriez, noloc ausis, pēc garuma, cik tev vajag. Tad šitā te pie sienas pieskrūvējās un uzliekas tā līsta. Šitā reku tev redzēt. Tur tā, lai no sienas tā līsta ar nesošā profilas nebīdas vaļā. Tas sāka, reku jau te ventilācijas caurumi jāliek iekšā gaismā, vada elektrība jāsavelk ir līdz točkām, kur man nāk. Reku tā nesošā perimetra līsta. Arī baigais. Tur veselu dienu ņēmos, kamēr dabūju viņu uzlikt. Tur kaut kādu, 350 tur caurumu. Skrūvis aizgāja viss. Labi, ka gāzbetonā viegli urbjās un principā tas ir ok. Bet, skaitu visu pēc līmeņa vajadzēja uzlikt. Tāds diezgan arī, teiksim, lai te tās visas tie stūrīši smuki sanākt. Te tā, teiksim tā. Sanāk, ir ko pačkarēties. Bet, pagaidām izskatās ok, man īstenībā diezgan ļoti labi patīk. Tā, teiksim, ja skatās, tā diezgan feini, tā. Tā kā turpinām darboties. Tā, es ticu šitik tālu, vēl tur, principā, palika šitais stūrīts. Jā, un virtuves zona nedaudz ar kaismas, viss gan arī savilkts, ventilācijas tie atvers arī normāli ir. Bet darbiņš īstenībā baigi tāds nav no vieglajiem. Es jau te bišķiņ kaut kā saliku to visu malu. Pēc tam šito sāku likt un tad tā pa diagonāli. Bet kaut kā man šitā mala aizgāja bišķiņ uz to pusi. Un tad man sanāk kaut kā visi paneļi, katrs panelīs, tur pa pusmilimetru iet uz vienu pusi. Un tad beigās šeit te jau te tādas šķirbiņas bija. Un tad es kaut kā nevarēju, visu laiku katru paneli, kur liec. Sanāk kaut kādas šķirbas nelielas tādas, minimāls, bet, nesmuki izskatās. Tad es uzliku šito lāzerīti, tāds tā kā krustu uz griestiem pa šuvēm, un tad vienkārši skatījos, kur kļūda ir, un tos visus paneļus lēnām bīdīju, līdz sakrīt pa lāzeru, tā kā, un tad pēc tam šitie paneļi, kas bija tālāk jāliek, tie jau daudz labāk sāka likties, un bez tam šķirbām, un tad jau bija tā kā ok. Tā kā vēl maz drusiņi un būs ok. Reku vēl tāda interesanta lieta. Tie paneļi, ka liekās, viņi nāk uz tās perimetra līstas pa augšu. Standartā, kad ir parastie paneļi,
tad šitā nesošā līste, viņa guļ uz tā perimetra līstes, šitās te guļ virsū, un tad panelis uzkrīt uz tās malas un uz perimetra līstes vienkārši virsū. Te panelis guļ uz garanās nesošās līstes un iebīdas aiz tās perimetra līstes. Tā kā tur līmeņojot šitos te garās nešosās līstes, tur vajadzēja tieši skatīties, cik daudz viņu pacelt uz augšu, lai viņš tā kā smuki pieguļās tā maliņa. Tā kā tāda nianses tur vēl bija. Bet, pagaidām, principā, ok, mums druskuņi būs gatavs.